Vai jūs atceraties Mārtiņu Rītiņu? Labrītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu, no Mārtiņa rīta, no Vincenta un no Lavaka. Es stāvu pie slavenā Vincents restorāna, kurš strādāja vairāk nekā 30 gadus. Šefpavārs bija Mārtiņš Rītiņš. Diemžēl šis restorāns ir ciet, jo problēmas ir ar Rīgas ekonomiku, problēmas ir ar Latvijas ekonomiku. Labi restorāni šeit nav vajadzīgi. Vecerīgā Doma laukumā daudz restorāni ir tukši. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt visu, lai restorāni, kafejnīcas atkal strādātu, lai atkal Rīgas pilsētu nerotātu šie uzraksti pārdot un iznomā, bet lai visur degtu gaismas un cilvēki redzētu, ka te ir dzīvība. Man blakus stāv Emīls Jakarins. Viņa ģimenei piederēja šis restorāns Vincents, un kopā ar Mārtiņu Rītiņu viņi nodarbojas ar biznesu vairāk nekā 30 gadus. Šodien, tad, kad ir šis priekšvēlēšana laiks, es aicinu visus rīdziniekus balsot par Latviju pirmajā vietā, par 9. sarakstu, un tie, kas atbalsta mani, atbalstiet arī Emīlu Jakarinu, kas ir viens no zinošākajiem cilvēkiem mūsu sarakstā, cilvēks ar uzņēmēju darbības lielu pieredzi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie cilvēki, kas zina, kas ir jādara, lai restorāni, kafejnīca strādātu, lai ekonomika attīstītos, būtu ievēlēti Rīgas domē. Pārāk daudz diletanti patreiz sēž Rīgas domē, pārāk maz cilvēki, kuri saprot uzņēmēju darbību. Tā kā balsojiet par Latviju pirmajā vietā 7. jūnijā.